Šonedēļ pie Bauskas pirmās vidusskolas plīvo arī Polijas karogs. 28 bērniem no sadraudzības pilsētas Ripinas brīvlaika pirmā nedēļa aizsākusies ar ceļojumu uz Latviju, kad brokastis pēsts var iepazīties ar skolu. Visilgāk poļu jaunieši aizkavējas informātikas kabinetā. Ceļojums ir godam nopelnīta balva, vien grūtības rada valodu barjeru. Atšķirībā no mūsu skolēniem, poļiem nevien mācību gads ir par mēnesi ilgāks, citāda ir visa izglītības sistēma. No 1. līdz 3. klasē ir integrētā izglītība, no 5. līdz 6. klasē tā ir bloku izglītība, tad 3 gadi vidusskolā, ko sauc par ģimnāziju, un pēc tam vēl 3 gadus ir pēcvidusskolas izglītība. Sadraudzības līgums starp Bausku un Ripinu noslēgts jau 2007. gadā, un daži jaunieši jau Latvijā ir bijuši. Yes, I like it very well. I remember... Man šeit ļoti patīk. Iepriekšējā reizē šeit bijām Līgo vakarā, dejojām. Ļoti patika. Holiday Lido, yes. And we dances with the children, with Bauska. Šogad laikā pieredzes apmaiņas braucienos uz Ripinu devušies arī baušķinieki. Bet vai jūs kaut ko jau esat mēģinājuši ieviest no poļu tradīcijām? Viesmīlību, cieņu pret savu vēsturi, pret savu kultūru. Protams, arī tīri specifiskas izglītības lietas. Kaut gan jāsaka, ka mēs neesam neko īpaši atpalikuši no poļu izglītības sistēmas. Manuprāt, kad esam apmēram uz viena līmeņa. Ir jomas, kur mēs esam labāk, un ir jomas, kur mēs atpaliekam. Līdz nedēļas beigām poļu delegācija apskatīs ievērojamākās vietas Bauskā, kā arī apceļos Vidzemi un vienu dienu pavadīs galvaspilsētā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.